Šajās dienās Latvijā pirmo reizi notiek starptautisks lakrosa festivāls, kurā piedalās 4 valstu dalībnieki. Tātad Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā šodien sāka, bet rīt turpinās savu meistarību demonstrēt ASV, Kanādas, Polijas un Latvijas komandas, izspēlējot 2 dienu miniturnīru. Interesantiem ir iespēja uzklausīt pieredzējuši ASV un Kanādas lakrosa speciālistu padomas. Īpaši jāizceļ fakts, ka turnīrā startēja ASV komanda Gatorade, kas uzvarēja prestižākajā Eiropas lakrosa turnīrā Berlīnē 2009. un 2010. gadā. Turpinājumā dzirdēsiet Aigaru Grīnbergu, vienu no lakrosa celmlaužiem Latvijā. Kanādas nacionālais sporta veids, ko spēlē ar speciālām nojām, tādu tā kā tauriņu ķeramo tīkliņu nojas galā un cietu bumbiņu. Spēlē ārā uz zāles laukuma, 10 spēlētāju komandā, viens vārdsargs, kontaktspēle, spēles ilgums 4-20 minūtes, ļoti fiziska spēle. Ļoti fiziska, ļoti ātra, skaitās ātrākā spēle uz zāles laukumiem, būtībā ļoti atraktīvi skatīties. Gatorade komanda Eiropā praktiski nav redzēta vēl. Praktiski ļoti maz viņas var redzēt, tas ir ļoti augsta līmeņa lakras. Arī indiāņi, kas sākuši šo spēli, ir šīs komandas sastāvā. Tas ir ļoti ātrs un tiešām ir vērts pasties uz šiem spēlētājiem. Spēle sāksies 1:30 ar Gatorade spēli pret Poliju, tad līdz 7 vakarā 7 sākās pēdējā spēle par 3. vietu. Rīt kopā ir 5 spēles. Vislabākā informācija atrast ir Lakrosa federācijas mājaslapā www.llf.lv. Tātad rīt Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā risināsies izšķirošās cīņas lakrosa miniturnīrā, bet sporta ziņu nobeigumā vēl dažas ziņas. Tallinā turpinās 13. Eiropas čempionāts simtlauciņu dāmratē jauniešiem. Pēc 7. kārtas no mūsējiem vislabāk veicies kuldīdzniecei Justīnai Ansonai, kura 10-gadīgo grupā izvirzījusies 2. vietā. Jau pieveiktas 3 pretinieces, bet ar 4 nospēlēts neizšķirti un kopumā 10 izcīnīti punkti. Starp 13-gadīgām meitenēm rīdziniecei Jelenai Česnakovai ir 9 punkti, uzvarētas 4 pretinieces un vienreiz nospēlēts neizšķirti. Līderu grupai pietuvojies arī kadetu grupas 2010. gada pasaules čempions rīdzinieks Leonīds Cilēvičs, kurš aizvadītās 7 cīņās 3 pretiniekus pieveicis, bet ar 3 spēlēs neizšķirti. Veiksmīgi cīnās arī Latvijas junioris, kurām grupā no 20 dalībniecēm 6 ir sporta meistars. Pēc 7. kārtas starp labākajām ar izcīnītiem 9 punktiem ir arī Latvijas šā gada sieviešu un junioru čempione lielvārdiete Zane Magone, kura gūs 3 uzvaras un 3 partijas nospēlējusi neizšķirti. Leonīds Cilēvičs un Zane Magone pirms pēdējām 2 kārtām savās grupās dala 4. vietas. Un sporta ziņu nobeigumā sēru vēsts. Mūžībā aizgājis galda tenisa vecmeistars Arnis Zēns. Atvadīšanās otrdien 9. augustā 2 dienā no Matīza kapu Kāpličas. Ar to arī izskan sporta ziņas. Paldies, ka klausījāties. Uz tikšanos. Labvakar! Latvijas radioteātris. Antonam Čehovam 150.